Mani sauc Andris Latviņš, un es esmu zvērināts advokāts. Ikdienā praktizējot darba tiesību jomā, bieži sanāk saskarties ar uzņēmēju lūgumu sniegt juridisko palīdzību situācijās, kad viņu bijušais darbinieks ir pārgājis darbā pie tiešiem konkurentiem vai pats uzsācis konkurējošu biznesu, nereti cenšoties pārvināt iepriekšējā darbdevēja klientus un darbiniekus pie sevis. Liek teikt, ka šāda situācija uzņēmēji ir ārkārtīgi nepatīkama, tāpēc, ka dažkārt, piemēram, noteikti biznesa modeļa, pārdošanas ķēdes vai klientu loku izveidē ir veltīti gadi un ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi. Ja šī informācija vienkārši tāpat nonāk pie konkurentiem, tā praktiski zaudē kādu savu vērtību, apdraudot visu uzņēmēju biznesu kopumā. 30. septembrī Konfina organizētajā konferencē es labprāt dalīšos savā pieredzē un ar vislielāko prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, kā novērst situācijas, kad darbinieki pāriet pie konkurentiem un kā vislabāk aizsargāt savu komerces noslēpumu, nepieļaujot tā nopludināšanu un negodprātīgu izmantošanu. Mana pieredze rāda, ka dažkārt pat nelielu praktisku paņēmienu veikšana var novērst ievērojumus zaudējumus un galvas sāpes nākotnē. Tāpēc, ja jums un jūsu uzņēmumam ir svarīga biznesa noslēpuma aizsardzība, priecāšos jūs satikt darba tiesību un personāla konferencē 2015. Uz tikšanos!